Čau visiem! Šis video būs par auto starta vadiem, bet iesākumā nedaudz pastāstīšu par aklamatoriem un pašiem vadiem. Ar aklamatoru ir tā, ka, ja jums aklamators ir izlādējies kādu iemeslu pēc, vai tas ir bijis kāds liekas patērētājs, teiksim, kāda lampiņa bagažniekā palikusi vai kāds cits aklamatoru izlādējies, tad, varat viņu uzlādēt reizi vēl un paskatīties, ja kaut kas tāds atkārtojās, tad noteikti aklamators būs jāmaina. Jo sevišķi ziemas periodā, ja viņš izlādēs pats no sevis, vienkārši tad viņš noteikti būs jāmaina, jo nekāda remonta viņam nepalīdzēs, jaunas skābes uzpildīšana arī nelīdzēs, varbūt uz īsu brīdi tikai, jo tādos gadījumos parasti ir iekšējās plates, kas ir izbirušas, arī ir iekšā elementi, kas ir izbiruši, un viņus vairs atjaunot nevar, arī skābes maiņa tajā gadījumā nepalīdzēs nekādīgi. Lielākajai daļai jaunu aklamatoru nemaz nav iespējas skābi vairāk mainīt. Tā kā vienkārši riskēt ar savu komfortu, teiksim, tajā brīdī, kad jums visvairāk vajag, jums aklamators pieviļ, nav būtībā nekādas vajadzības. Vienkārši varat aklamatoru nomainīt un miers. Starta vadus tomēr ir vēlams vadāt līdzi. Ja ne sev, tad citiem varēsiet palīdzēt. Man tā diezgan bieži ir gadījies. Pats es tā arī praktizēju, kad ja aklamators ir jālādē, tad tātad kaut kas ar viņu nav kārtībā, vai atrod problēmu mašīnā, ja problēma mašīnā nav, un aklamatoru var pārbaudīt slodzes dakšu. Ja nevarat to paši, tad varat aizvest uz kādu servisu pārbaudīt slodzes dakšu, un tad jau var secināt, kas tur pie vainas ir. Ja pie vainas aklamators, tad noteikti mainam un nečakarējam sev dzīvi, tā teikt. Vienkārši, kad visvairāk jums vajadzēs, tad jūs nevarēsiet iedarbināt auto. Starta vadus varat vadāt līdzi, ja noderēs. Arī man ir šādi vadi mašīnā, un, teiksim tā, savesiņas es izmantoju tikai to pirmo reizi, kad viņi tika pirkti. Jo parasti es viņus pirku tikai tad, kad viņus tiešām vajadzēja konkrētajā brīdī. Un tad nākotnē jau nomainīja aklamatoru un vadi vienkārši palika. Un sanāca citiem vairāk palīdzēt nekā sev viņus izmantot. Ar vadiem ir tā, ka konkrētos vadus esmu pircis kādos benzīna tankos, parasti vistuvākajos. Ja šajā gadījumā vadu spēles ir daudz maz pieņemamas, teiksim, šī spēle ir vēl, protams, viņa nav tā labākā, kas var būt, bet, viņa ir normāla, varētu tā teikt. Atspērojums viņai labs ir, un arī, pati viņa diži, kā saka, nav biespiedni taisīta. Jo es sastapies ar tādām spēlēm, kas kaut kur mašīnām bijis līdz, ka pirkts ir tādas, kas pilnīgi, man liekas, ka konserbuņas ir no labāk materiāla taisītas. Teiksim, šī spēle ir labāka par šo spēli. Viņa jau jūtams pēc spiešanas, viņa ir labāka. Gan spriegojums atspērē, gan arī, ka viņa nekustās tik ļoti, tomēr viņa ir labāka. Bet lielākai daļai šādi vadi ir viena liela problēma un viena maza problēma. Kaut gan arī var teikt, ka tās ir divas diezgan vidējas problēmas. Viena problēma ir tāda, ka šie te vadi ir nepareizi ievērti no tā viedokļa, lai viņi kalpotu ilgāk. Un otra problēma ir tāda, ka šis te vada šķērsgriezums ir ļoti mazs. Viņš ir būtībā neatbilstošs tieši tam vajadzībām, kam viņš ir paredzētas. Jo strāva, kas plūst cauri, ir ļoti liela salīdzinoši. To es konkrēti nevaru jums nosaukt. Tie ir, varbūt ir 20 amperi, 10, 20, 30. Grūti teikt, tas ir atkarīgs pēc auto startera patērētās strāvas. Teiksim, padomju mašīnām tur starteriem pat ir 100 un vairāk amperis patērēt tieši starta brīdī. Šāds te vads arī diezgan stipri uzkarst pie startēšanas. Es esmu pats pārbaudījis. To just nevienmēr var, ja to ilgāk, tā startēšana notiek ilgāk, tad var just, ka viņi paliek tāds silti, jau mīksti. Bet tā kā šī te izolācija viņiem var redzēt ļoti tā kā bieza, tad tur paiet laiciņš, kamēr viņi siltums iziet cauri. Viss atkarīgs arī, kā viņas piešķipselē pie klemēm. Vēl no daudziem faktoriem, bet būtībā šī te ir diezgan liela problēma, ka tas vadu šķērsgriezums ir ļoti mazs. Arī šiem vadiem, šiem vadiem ir
šie ir labāki paši pa sevi. Šiem tomēr ir lielāks. Viņš salīdzinoši ar iepriekšējiem, viņš ir vairākas reizes lielāks, un tomēr šie tie vadi ir daudz labāk tajā ziņā. Bet arī šis vada šķērsgriezums tomēr ir pa mazu. Tāpēc es nopirku vienkārši, lai salabotu šos te vadus, šādu te vadu. Šeit ir 4 mm šķērsgriezums. Tas ir pat dīzelim pietiekoši, lai varētu iekurbulēt. Taisno, varat redzēt. Tātad būtu jau jābūt pašā pamatā šādiem te vadiem, bet vienkārši izmaksās tas ir diezgan dārgi, un tādas vadus jau var izmanto reti. Bet, var teikt, šie vadi visi ir, abi šie vadi ir katrs labi, ja pa 2-3 reizēm izmantoti. Vienreiz sev, un vēl tad dažas reizes kādam palīdzēts ir. Bet tas arī viss pārsvarā no tā, ka viņi kaut kur mašīnā stāv, kur viņi tiek pārkrāmēti, no tā arī viņi nolūzuši, teiksim, tie ir nolūzus izolācija. Tas ir tā otra lielākā problēma, kad viņi ir nepareizi iestiprināti. Šajā video es pamēģināšu jums parādīt, kā šādus vadus vajag salabot. Ja ir iespēja uzreiz nopirkt pareizes vadus, tad to arī daram. Esmu redzējis vismaz vienā veikalā pareizes vadus, bet arī izskatījās, ka tie tikuši ir paštaisīti. Tomēr daļēji tādas rūpnieciski ražotas nevienā benzīna tankā, nevienā veikalā es tomēr neesmu redzējis pēc tādas pareizās tehnoloģijas saliktus. Visdrīzāk, ka tur rūpnīcas ar nevi interesēts, lai tos vadus taisītu pareizes, lai vienkārši tad viņi kalpos daudz ilgāk un cilvēki vienkārši nepirks viņus tik daudz. Tātad izvēlēsimies tos vadus, uz kuriem mēs taisīsim normālo komplektu. Šie nebūs šie vadi. Šie noteikti būs šie vadi. Un jaucam ārā viņus. Vienkārši jaucam ārā. Vienkārši priekš sevis ar vienu komplektu šādu te uztaisīt un nolikt. Viņi gan derēs sev, gan kādam aizdot varēs. Jebkurā gadījumā jums būs kārtīgi vadi un nebūs vienai vai dažām reizēm. Tas pietiks vairākām reizēm. Izmantoju vadiem šādas te labas dārgas šķēres, lai viegli nokniept. Izjuka. Paskatīsimies ar šo te vadu. Nokniepsim. Kā? Audio vadu basaniekām var izmantot, bet priekš akumulātora startēšanas šis te noteikti būs arī pa maz. Viņš ir lielāks nekā iepriekšējiem vadiem šķērsgriezums, bet viņš ir mazāks tomēr, kā vajag. Arī pati tā izolācija tam vadam ir tāda kā plasmasīga pilnīgi. Viņš tāpat ilgi neturēs. Var teikt, viss skriebjam nost. Vadus varbūt tiešām kaut kur citur var izmantot, bet ne šeit. Šīs te mums noderēs daļas. Izjaukt šos vadus nav īpaši grūti, vienkārši vajag stipri skrūvgriezi. Un atlocīt tās ausis te. Es teiktu, kad ir izjaukts. Šis materiāls arī ir tāds, kāds viņš ir. Viņš nav īpaši stiprs, jo arī, teiksim, varš, kapars ir dažādas cietības, izturības. Šis ir tāds diezgan mīksts. Vieglāk ar viņu strādāt, bet izturība viņam ir sliktāka. Būtībā jau vairākas reizes šos te locīt arī īsti nevar, jo tik stipri viņi nav, viņi vienkārši nolūzīs. Bet viena reize jau var. Tā, sākam vaļā. Redziet šādi apmēram atlocīju. Atlocīšu vēl vienu.
tad likšu pauzi kamerai un nocīšu pārējos. Var redzēt. Lieku pauzi. Spailes ir sagatavotas, vadi ir sagatavoti, bet šobrīd metīšu mieru šim darbam, jo pulkstens ir gandrīz 4 rītā, un šī būs kā pirmā daļa. Otrajā daļā pēc nepilnas nedēļas tad vadi tiks salikti kopā un parādīts, kā tas viss notiek un kā viņiem jābūt ir ievērtiem un kā savienotiem. Tā kā līdz nākamajam video, līdz otrajai daļai.